sinned against God's will. Viņš sagrēkoja pretēji Dievu gribai. And the effect of sin, Un grēka, tas we see it today. mēs to piedzīvojam šodien. And the last person who is going to be born on this face of earth will have the sting of sin. Un līdz pēdējiem cilvēkiem, kas pietiks uz šīs zemes, viņam būs šis grēka dzelonis. When God created the human race, Kad Dievs radīja cilvēku, He was interested in bringing a certain kind of person into being. Viņš bija interesēts konkrētu būtni ievest esamībā. Because He created us in His own image and His likeness. Viņš radīja mūs pēc savu attēlu līdzīgu sev. He created us as He was. Viņš radīja mūs tādus, kāds viņš bija. And that is what He expects from Un us. tas ir tas, ko viņš gaida no mums. But because of our sin, Bet mūsu grēka dēļ we have distorted our own image, mēs esam mūsu to attēlu our izkropļojuši, own likeness. mūsu pašu līdzību. We look to the Lord. We look to the Lord Mēs veramies uz Kungu, because He alone jo viņš viens can restore everything. var visu atjaunot. God expects us to Dievs have a grib, good character. lai mums būtu labs raksturs. Character is the way Raksturs tas ir veids, we have been formed. kā mēs esam formēti. Character allows us to live the way we are supposed to live. Raksturs mums ļauj dzīvot tādā veidā, kādā mums vajadzētu dzīvot. Character is the inner being of man. Tātad raksturs ir vīra iekšējā būtība. Our personality are given to us by our genetic inheritance. Iespēja, Inheritance. tātad iespēja ir mums dot savu ģenētisko mantojumu. Our personality and also our early development. Un arī ar mūsu agrīnu attīstību, bērnību, How our upbringing is. kāda tā mūsu audzināšana ir. Many of us Daudz no mums we neglect our roles. Neglect our roles as men. ļoti daudz no mums pamet mūsu vecākus. We leave our children to our wives. Mēs arī atstājam savus bērnus mūsu sievām. We leave our children to be grown by their own styles and own forms. Mēs ļaujam, lai bērni auga paši savā modabā. And we forget our role as father, as Mēs a man. aizmirstam savu lomu kā tēvu, kā vīri. It is true that both man and women are supposed to be in image and likeness of God. Tā ir patiesība, ka gan vīrietis, gan sieviete, viņiem abiem jābūt pēc Dieva attēla līdzības. And they are supposed to have the same character in some very fundamental ways of God. Un tad viņiem jābūt tādam pašam raksturam, kā Dievam. They both should be loving. Viņiem abiem jābūt mīlošiem, They both should be joyful. viņiem jābūt priekpilniem, They both should be peaceful. viņiem jābūt mierpilniem, They should be patient. pacietīgiem And many other good un characters. daudz But it citas is. labas īpašības. But we have seen Bet mums ir grēks. men and women Vīriem un sievām, whom God had created in His own image kurš and Dievs likeness ir radījis pēc savas līdzības un attēla, are not living the same nedzīvo tā, that the Lord expects us kā to. Kungs gribētu, lai viņi dzīvo. And that's why Tas ir kāpēc we have to go back to the Lord, mums ir jāatgriežas pie Kunga, because He is the one who gives us the call. jo viņš ir tas, kurš mums dāvā šo aicinājumu. We were called to make a different contribution to the human race. Mēs esam aicināti dot citādāku ieguldījumu, pienesumu pasaulē, To the Christian communities, kristiešu kopienām, and to advancing God's kingdom. lai veicinātu Dievu valstības. In other words, Citos vārdos, men and women were called vīrieši un sievietes ir to aicināti, have a different social roles. lai viņi būtu citas sociālās lomas. Therefore, man's character needs to be different in some important ways than the women's character. Tāpēc vīriešu raksturam ir jābūt kaut kādos dažādos veidos atšķirīgam no tā, kāds ir sievietes raksturs. God wants man to be manly man. Dievs grib, lai vīrieši ir vīrišķīgi. God wants you to be a manly man. Dievs grib, lai jūs esat vīrišķīgs vīrs. You need to conduct yourself as a man. Dievs grib, lai tu dzīvo kā vīrs. Because God created to be man for a purpose. Jo Dievs jūs radīja kā vīru ar iemeslu. In order to achieve that, which God is intending from us. Lai sasniegtu to, ko Dievs no mums sagaida. We live today in an unusual society. Mēs dzīvojam mūsdienās neparastā sabiedrībā. In a culture which is totally destroyed by
kultūrā, kur pilnībā ir iznīcināta caur grēku. One that makes it difficult for men to live men and to have manly character. Sabiedrība, kur padara ļoti grūti šo iespējamību vīrietim dzīvot, izdzīvot savu vīrišķību, vīru raksturu. Every person has his own model of living. Katram cilvēkiem ir kaut savs modelis, kā dzīvot. We keep models in our minds. Models in our mind. Mēs morāli paturam savā prātā. We have some sports person. Mums ir kāds sportists. Some actors. Kāds aktieris. And various people in our mind. Un dažādi cilvēki mūsu prātā. And we try to live or imitate those people. Un mēs dzīvojam, mēģinot kaut kādā veidā imitēt šos cilvēkus, šos attēlus. We have the greatest model in front of us. Bet mums ir brīnišķīgākais morāls standarts mūsu priekšā. The Lord Jesus Christ. Kungs Jēzus Kristus. Who was real man. Kurš bija īsts vīrs. And who really gave his life to others. Kurš veltīja savu dzīvi citiem. There are various reasons for this. Vairāk iemeslu tam. One is, as we have talked about in our course, there is a dominion ideology. Viens no tiem ir tāda dominējošā ideoloģija, which try to get men and women to act the same as they see. Same as? What they have the model see. Tātad, un tas mēģina panākt to, lai mēs, vīrieši un sievietes, rīkotos pēc tā, ko mēs redzam, pēc tiem modeļiem, ko mēs redzam. Another reason is that we get a few images in the media. Vēl viens iemesls ir, ka mēs saņemam kaut kādus attēlus no mēdījiem. The third reason is many of us are raised in a situation dominated by a woman. Vēl viens iemesls ir tas, ka mēs lielākā daļa no mums ir audzināti vidē, kurā dominē sievieti. Because we have lived under heavy pressure of this world. Jo mēs dzīvojam zem šīs pasaules tā smagā spiediena. We live with heaviness in our life. Mēs dzīvojam ar smagumu mūsu dzīvēs. We live as we prepare whatever in our heads, in our imaginations. We live according to what we think. Mēs dzīvojam saskaņā to, ko mēs domājam, kas ir mūsu galvās. We don't really see the man who called us. Mēs neredzam to vīru, kas mūs ir aicinājis. The man who gave us the call. To kurš mums ir devis aicinājumu. To a true life. Uz patiesu dzīvi. To live a life full of fullness. Dzīvot dzīvi pārpilnībā. The man Jesus. Jēzus. Who says in John 10:10. Kurš saka Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā. I have come to give you life. Esmu nācis mums dāvāt dzīvi. Life in its fullness. Dzīvi pārpilnībā. And that's the call. Tas ir aicinājums. The world has failed to hear. Aicinājums, kur pasaule nesadzird. We are seeking to handle all the areas of our lives. We are seeking to handle our Mēs meklējam veidus, kādā veidā tikt galā ar savām dzīvēm. Constantly, which is pressurized by the world. Un tas konstanti tiek no pasaules spiediens uz to. Not just when we are at work. Ne tikai tad, kad mēs esam darbā. Or in our offices. Vai mūsu ofisos. Or in our work. Vai mūsu darbā. But it becomes a lifestyle for us. Tas kļūst mums par dzīves veidu. We forget Mēs aizmirstam the call that God has given us. To aicinājumu, ko Dievs mums ir To be a dāvājis. man of God. Būt par Dievu vīriem. To be a man after God's own heart. Būt par vīriem pēc Dieva sirds. And that's why Un tas ir iemesls. today, Tāpēc šodien, as we are here, kad mēs esam šeit, sitting, sēžam, listening to the word of God, klausamies uz Dievu worshiping vārdu, the Lord of God, pielūdzam Dievu. God is going to speak to each one of us. Dievs runās uz katru no mums. We all who are here, Kas esam šeit? we have messed up our life. Un mēs esam sabojājuši. In many ways, we have messed up our lives. Dažādos veidos. We have messed up our life in the families. Mēs esam sabojājuši savu ģimenes dzīvi. We have messed up our life with friends. Ar saviem draugiem. We have messed up our life in marriages. Mūsu laulības esam sabojājuši. We have messed up our life with our children. Ar mūsu bērniem attiecības. And many other Un things. daudz citas lietas. But we live with our heads up, Bet mēs dzīvojam ar savām galvām augstu paceltām. putting a mask, Uzliekot masku. showing that I'm all right. Izliekoties, ka viss ir kārtībā. But in our inner life, Bet mūsu iekšējā dzīvē we know mēs zinām, that we are badly broken. ka mēs esam salauzti.
And Jesus is here, Un Jēzus ir šeit, who wants to give us the full life. kurš grib mums dāvāt dzīvi pārpilnībā. Men are supposed to take the role of leadership. Vīriešiem būtu jāuzņemās vadības loma. He is supposed to take the leadership in the family, Viņam jāuzņemās līderu loma ģimenē, leadership in the community, līderu loma sabiedrībā, leadership in the church, baznīcā and more broadly in every areas where we stand. un vēl plašāk, jebkurā jomā, kurā mēs atrodamies. But we have missed it. Bet mēs esam ko sabojājuši. We always push our families alone. Mēs atstājam savas ģimenes vietas. Sometimes we are not even concerned about our wives. Mēs dažreiz pat nerūpējamies par We mūsu just sievām. leave them to live. Mēs We just leave them. vienkārši atstājam viņus. And we live our own lifestyle Mēs dzīvojam paši savu dzīvi pēc savas without any concern. bez tādas apņemšanās. Around us we see many men Apkārt mēs redzam daudz vīrus, who puts us down. kur mūs noliek And just to avoid those things, un izvairās vienkārši no šīm we lietām. try to live our own life. Mēs mēģinām dzīvot paši savu dzīvi. Some of the modern male tendency is to shift responsibilities for the social groups. They want to give up the responsibilities because of the social group. Okay. Because of the social pressure. Dēļ sociālā spiediena mēs negribam uzņemties to atbildību. Because of our friends Jo mūsu draugi and because of our relationship with the externals that we have, un tās attiecības, kas mums ir uz malu, we don't want to live a godly life. mēs negribam dzīvot dievišķu dzīvi. And that was the same case in my life. Un tas bija tieši tas, kas notika manā dzīvē. When the call came to me, Kad es saņēmu aicinājumu, it was my own cousin brother. tas bija mans My cousin. mans brālis. He came and told me, Viņš atnāca un teica man, let's go for a retreat. dosimies uz rekolekcijām. But I was so much caught up in the world Bet es biju tik ļoti sasaistīts ar and with all pasauli, my work. ar to savu darbu. Religion was not something that I would like. Reliģija nebija kaut kas, kas man varētu patikt. My parents were very religious. Mani vecāki bija ļoti reliģiozi, My family was religious. man ģimene bija reliģioza, But I was not that religious. bet es nebiju tāds. I never read the scriptures. Es nekad nebiju lasījis svētus rakstus. I never had the Man scriptures. nekad nebija bijuši piederējuši tādi raksti. On Sunday, Svētdienā Mass, I would go to my friends because I was a good cricket player. misas laikā es devos pie saviem draugiem, es biju labs kriketa spēlētājs. And I would love to watch the cricket match. Man patīk skatīties kriketa I would- spēli. I would tell my parents that I'm going for a mass. Es teicu saviem vecākiem, ka es dodos uz misi, And I would go and enjoy the cricket. bet parasti gāju izbaudīt kriketa spēli. That had become my lifestyle. Tas bija kļūst par man dzīves stilu. And that is how I was living. Un tas bija tas, kā es dzīvoju. When my cousin told me, Kad mans brālis teica, let's go for a retreat, dosimies uz rekolekcijām, I told him, whatever you want, you ask, but don't ask me to come for a retreat. es viņam atbildēju, Whatever you want, you ask from me, but I will not come for the retreat. es prasu, ko tu gribi no manis, bet uz rekolekcijām gan es neiešu. But he forced me. Bet viņš piespied mani. And he said, let's go, try once. Viņš teica, aiziem un pamēģini vienreiz. And that is how I ended up Un tas ir in tas, the kā es retreat. nokļūdējos rekolekcijās. He gives us a call, brothers. Viņš dāvā mums aicinājumu, brāļi. We try to live our individual life, Mēs cenšamies dzīvot mūsu personīgo dzīvi, but today God has called you. bet šodien Dievs aicina jūs. Today He is speaking to our hearts. Viņš runā uz jūsu sirdīm. I have a great call for you. Man ir jums brīnišķīgs aicinājums. I have a great plan for you. Man ir brīnišķīgs plāns priekš A jums. plan for prosperity and for great things, Plāns pārpilnībai un lieliskām lietām, not for your destruction. nevis jūsu iznīcībai. We run away Mēs bēgam prom, because we think that once we become godly, everything we have to live. Once we become godly kad persons, mēs we have to kļūstam live dievišķi, everything. mēs domājam, ka mums viss ir jāatstāj, tāpēc mēs baidāmies un bēgam. But God gives us a good things. Bet Dievs mums dāvā labas He lietas. calls us for a good things. Mums aicina uz labām lietām, He calls us for a good purpose. uz labu mērķi. And that is what He did in my life. Un tas ir tas, That is what He did in my life. ko viņš izdarīja manā dzīvē. God wants us to give the best. Dievs mums vēlas dāvāt labāko. Men are supposed to be able to function together. Vīriem ir jādarbojas kopā, Great things. jādara kopā liels To build His kingdom. jābūvē viņa valstī. But many a times
bet ļoti bieži, you don't want to take bet mēs responsibility. negribam uzņemties atbildību. And you want to live an individual life. Un mēs gribam dzīvot savu individuālo dzīvi. But our loving God never gives up. Bet mīlošs Dievs nekad nepadodas. He wants us to be men. Viņš grib, lai mēs esam vīri, Manly men. vīrišķīgi vīri, For our own self, priekš mums pašiem, for our families, priekš mūsu ģimenēm, for the community, priekš sabiedrības, for the church, priekš baznīcas, and for His kingdom. priekš viņu valstības. We can cross any hurdles in the name of the Lord. Kungu vārdā mēs varam pārvarēt jebkuru pretestību, jebkurus šķēršļus, Because He is the one jo viņš ir tas, who gives us kurš dāvā the mums purpose mērķi and the meaning of our life. un jēgu mūsu dzīvēm. Christian men should love and serve their families. Kristiešu vīriem ir jāmīl un jārūpēs par savām ģimenēm. God has called us to be husband to the wife, Dievs mūs aicinājis būt par vīriem, mūsu father sievām, to the children. tēviem, mūsu bērniem. And when He calls us to be a husband and father, Kad viņš mūs aicina būt par vīru un par it is tēvu, an important role that God assigns in each one of our lives. tad ir svarīgs likums, ko viņš ieraksta mūsu dzīvēs. He wants husband to love his wife. Viņš grib, lai vīrs mīl savu sievu. In the Ephesians 5:25-29 it says, Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā 25. līdz 29. pantā ir teikt sekojošais. husband loves your wife Vīri mīlēt savus sievas, as Christ has loved kā the Kristus ir church mīlējis and baznīcu gave Himself un atdevis sev pašu for her. par viņu. Even so, as husbands should love their wives as their own bodies. Vīriem jāmīl savus sievas kā pašu miesu. He who loves his wife loves himself. Tas, kurš mīl savu sievu, mīl sev pašu. For no man hates his own flesh, Jo neviens vīrs but neīst nourishes savu, and cherishes it. bet rūpējas par to. Brothers, Brāļi, many a time ļoti bieži we have offended our wives, mēs esam ievainojuši savus but we have sievas. not realized. Mēs neesam apzinājušies, As a man, ka kā vīri, God has called us Dievs ir aicinājis to mūs love our wives. mīlēt mūsu sievas. As a man of God, Kā Dieva vīri, we can give life to our wives. mēs varam dāvāt dzīvību mūsu sievām. God has called us to love our children. Dievs ir aicinājis mūs mīlēt mūsu bērnus. In the scripture He says, Rakstos viņš saka, do not provoke your children. nekaitiniet savus bērnus. And many a times Un daudz reizes we do not understand mēs neesam sapratuši, what is God's plan for our wife and our children. kāds ir Dieva plāns mūsu sievai, mūsu bērniem. And we become the reason Un mēs kļūstam par iemeslu, to destroy their life. kas iznīcina viņu dzīves. But as a head of the family, as the head of the family, Kā ģimenes galva, we have to take the role that God has given us. mums jāizvēlas ceļš, ko Dievs mums dāvā. Our role is to lead our family. Mūsu ceļš ir vadīt mūsu ģimeni. Our role is to take care of our family. Mūsu ceļš ir rūpēties par savu ģimeni. Our role is to provide for our family. Mūsu ceļš ir nodrošināt savu ģimeni. And that is the call Un tas ir aicinājums, God has given us ko Dievs mums ir dāvājis as men. kā vīriem. Fathers should raise their children in the Lord. Tēviem ir jāaudzina savu bērnu kungā, But many a time we are not aware of our children. bet ļoti bieži mēs nepamanām mūsu bērnus. Back home in my country, Atpakaļ manā valstī, the trend is changing. tas mainās. Many of us Daudz no mums are focused on the career of our children. koncentrējās uz mūsu bērnu karjerām. We give them maths and science and history and geography. Matemātika, geogrāfija, zinātne. We teach them everything, Mēs mācām viņiem visu, but we fail to give them bet Jesus. mēs viņiem nedodam Jēzu. The one who created history and geography and civics and maths, Tas, kurš ir radījis geogrāfiju, matemātiku, zinātni, we fail to recognize Him. mēs neatzīstam. And we fail to help our children recognize this. Un mēs izgājamies tajā, ka mūsu bērni to nepazīst. So it's a great role that God has given us. Tā ir svarīga loma, ko Dievs mums ir dāvājis. God wants us to leave us Dievs grib, lai mēs dzīvojam as Christian man who is a governor. Who is a governor? Kur ir valda, As a protector, kas aizsargā, provider for the kas family. nodrošina ģimeni. If a good man governs his good family, Jā, labs vīrs labi vada savu ģimeni. when we start with a small thing, Kad mēs sākam ar mazu lietu, God assigns a greater thing for us. Dievs mums dod lielākas lietas.
Governors do not establish their own rules, Vadītāji neizdomā paši savus likumus, but the rules of the one who has appointed them. bet ievēro tā likumus, kurš viņus ir nozīmējis. He presides over the direction of the family. Viņš rūpējās par ģimenes to virzību. But he can govern only when he is united with the family. Bet viņš var to darīt tikai tad, kad viņš ir vienots ar ģimeni. We need a unity in our families. Unity in the families. Mums ir vajadzīga vienotība mūsu ģimenēs. But many of our families are broken. Bet daudz no mūsu ģimenēm ir We salauzītas. live in the same shelter. Mēs dzīvojam zem vienas pajumtes. We live in the same house. Mēs dzīvojam vienā mājā. We live in the same roof. Mēs dzīvojam zem vienu jumu. But we are separated. Bet mēs esam šķirti viens no otra. I govern my own self. Es vārdu tikai pats sevi. I'm not bothered about my family. Es nerūpējos par savu ģimeni. I'm not bothered about my wife. Nerūpējos noteikti Because par I have sievu. no concern. Jo man nerūp. We just live. Mēs vienkārši dzīvojam. We just try to figure it out, the family. Mēs vienkārši cenšamies izdomāt, kā tas būs. The governor presides over the direct on his assigned role. The governor Vadītājs presides over the role that is being assigned to him. rūpējas par to kārtību, kas viņam ir uzticēta. The man of the house, who is the head of the family, Tātad bija mājas vīrs, kas ir ģimenes galva. he has to see that the family pattern is going well. Ka ģimenei viss ir labi. He sets the responsible role to direct the family. Viņš uz lomu uzstāda to the words. He takes the right decisions for the family. Viņš pieņem pareizos lēmumus ģimenei. He is the person who has the responsibilities on his shoulder of his wife and the children. Viņš ir tas, uz kuru pleciem ir atbildība par viņu sievu un viņu bērniem. He has the responsibility of discipline and order in the family. Viņam ir atbildība par disciplīnu un kārtību ģimenei. The authority and submission Autoritāte un pakļautība of his wife and children par viņu bērniem un sievu. comes to him. Tas nāk no viņa. Only if he lives life according to the God. Tas īstenojas tikai tad, ja viņi dzīvo savu dzīvi atbilstoši savam aicinājumam. He has the responsibility to lead and teach and form the family Viņam ir atbildība vadīt, mācīt un formēt savu ģimeni in the ways of God. Dievu ceļos. He has the role to pray for his wife and the children. Viņam ir jālūdzās par savu sievu, par saviem bērniem. He has to take the concern for the wife and the children, living as a good Christian and learning how to do better things. Un viņam jārūpējas par sievu un bērniem, lai viņi dzīvot pēc iespējas labāk un rūpēties par to, kā darīt labas lietas. If the head of the family Ja ģimenes galva fails to take the responsibility, neuzņemās šo atbildību, the whole family visa ģimene is destroyed. tiek iznīcināta. Brothers, Brāļi, we have a great role mums ir svarīga loma as Christians kā kristiešiem, because it's the authority that the Lord has given us. jo tā ir autoritāte, ko kungs mums It is dāvā. we who can change the families. Tie esam mēs, kas varam mainīt ģimenes. It is we who can change the society. Tie esam mēs, kas varam mainīt It is we who can change the world. Tie esam mēs, kas varam mainīt pasauli. But we don't take the Bet mēs responsibility neesam atbildīgi. and we mess the whole world. Mēs sabojām visu pasauli. Brothers, it's not only Latvia. Tas nav tikai Latvijā. It's not only India. Tas nav tikai Indijā. It's not only Ne Slovenia. tikai Slovenijā. It's not only America. Tas nav tikai Amerikā. It's not only the Gulf countries, Iran or Iraq, Vai Irāna, vai Irāka. but it's the whole world Bet ir par visu pasauli. that the Lord has placed in our hands. Ko Dievs ir nodevis mūsu rokās. We can change the whole world Mēs varam mainīt visu pasauli. because God has given us responsibilities and authority. Jo Dievs mums ir devis atbildību. As men of God, Kā Dieva vīriem, when we stand, kad mēs pieceļamies, when we take our position, kad mēs ieņemam savu we are pozīciju, great warriors. mēs esam It's a great army that the Lord can win every dark man of this world. ar kuru kungs var uzvarēt katru tumsu spēku šajā pasaulē. God has given us power Dievs mums ir dāvājis to spēku shake the world. satricināt pasauli. But if we fail to shake our families, Bet ja mēs nevaram satricināt par savas ģimenes, how can I shake my society? kā mēs varam saklustināt How can I sabiedrību? shake my church? Kā mēs varam saklustināt baznīcu? How can I change
things in the world. Kā mēs varam izmainīt lietas pasaulē. And that's why we have to understand. Tas ir, kāpēc mēs esam šeit. There is a great role Mums ir svarīga loma as a man. kā vīriem. God placed Adam Dievs nolika Ādamu in the Garden of Eden. Ēdenes dārzā. He gave him a responsible role Viņš deva viņam atbildību to lomu, till the ground, to work the ground. apstrādāt zemi. And he had given another assignment Un viņš deva uzdevumu to take care of his wife, rūpēties par savu sievu, Eve. jums, But he failed. bet jūs izgāžaties. When you went to the garden, to the tree, Kad jūs devāties pie tā koka, that which God had forbidden to touch or to eat, tātad pie tāda augu, pie kura nedrīkstēja pieskarties, vai kur nedrīkstēja ēst, he was supposed to take care of his wife. tātad Ādamam vajadzēja parūpēties par savu He had sievu. responsibility to cover her. Viņam bija atbildība parūpēties, aizsargāt viņu. And she went. Viņa aizgāja, She touched the fruit. viņa aizskāra augu, She ate the fruit. viņa ēda augu. He just saw it. Viņš to arī vienkārši redzēja. He never responded. Viņš nekad uz to nereaģēja. He never responded to what she was doing. Viņš nekad nereaģēja uz to, ko viņa darīja. He allowed his wife to fall into sin. Viņš ļāva sievai vistajā grēkā. And he also ate the fruit. Un arī viņš tad ēda to augu. And he also had a fall. Un viņš arī darīja. Many a times, Ļoti bieži. we also do the same Mēs thing. darām tās pašas lietas. We know that something is going wrong in our Mēs families. zinām, ka kaut kas mūsu ģimenē Something our children are doing wrong. Mūsu bērni kaut ko dara nepareizi. We don't have prayers in our families. Mēs nelūdzamies mūsu ģimenē. And we just leave it. Mēs vienkārši atstājam to. We think that the life is going on. Mēs domājam, dzīve vienkārši turpinās. We just have to survive in this world. Mums vienkārši jāizdzīvo šajā And pasaulē. one day depart from this Un world. vienu dienu vienkārši jādodas no mums But we projām. forget Tad mēs aizmirstam. a day Tad when we have to stand before the mums judgment of God. jāstāv Dieva troņa priekšā. And the Lord is going to show us the blueprint of our life. Un kad viņš rādīs mums mūsu dzīves to And we plānu, have messed up with our blueprint. mēs esam to plānu sabojājuši. And that's the reason, brothers, Tas ir tas iemesls, God brāļi, has called you today kāpēc Dievs jūs ir to be men of God, būt Dieva vīriem, to take care of our families, uzņemties rūpes par to saviem, take care of our church, rūpēties par mūsu baznīcu, to take care of our society, rūpēties par mūsu to sabiedrību, take care of our community. par mūsu kopienu. And we can change the whole Latvia. Mēs varam mainīt visu We can Latviju, change the whole world. mēs varam mainīt visu pasauli. That's what God has given us the authority and power. Tas ir tas, kam Dievs mums ir devis autoritāti un spēku. Are we ready for it? Vai mēs esam gatavi tam? Are we ready for Vai it? mēs esam gatavi tam? Let's rise. And we raise our hands, brothers. Pacelsim savus rokas, brāļi. Offer our life to the Lord. Offer our lives to the Lord. Atdodiet savus dzīves Dievam. No matter what we have done, Nav svarīgi, ko es esmu izdarījuši. till the time the Lord met Adam, he ran away. Kad Ādams aizbēga prom, But today, tad šodien God has found Dievs ir atradis Adam in us. Ādamu mūsos, He is assuring us, un viņš mūs iedrošina. I have a great plans for you. Man ir brīnišķīgs plāns priekš jums. Plans that will prosper. Plāns, kas jums liks uzklāt, Plan that will change your life. kas mainīs jūsu dzīvi. Plan that will give you good things. Plāns, kas jums dāvās labas Not only lietas, of this world, ne tikai no šīs pasaules, but of the kingdom of God. no debesu valstības. God wants to give us a good family. Dievs grib dāvāt mums God labu wants to ģimeni. bless our family. Dievs grib svētīt mūsu God wants ģimeni. to bless our Viņš children. grib svētīt mūsu bērnus. But only when we give ourselves. Bet tikai tad, kad mēs atdodam So paši brothers, sevi. let's give our life to the Lord. Atdosim savu dzīvi kungam. Lord, Kungs, we offer our life to you. mēs atdodam savu dzīvi Tev. As Abraham offered Isaac on the altar, Kā Abrahams upurēja Īzaku uz we altāra, as men mēs kā vīri lay our lives noliekam savus on the dzīves altar uz Tavu altāru, of your cross. pie Tavu krusta. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen.